Sveiki, labvakar, jāsas, un kā šajā vietā saka Kalispēra. Es gribēju iziet tiešraidē, bet šeit nav datu pārklājuma, ne bitē, ne LMT, un Wi-Fi šī vietā nav šobrīd. Esmu pāris kilometrus no Artemīdas svētvietas Vrauronies, joprojām Grieķijā. Lejā ir jūra, apkārt ir kalni drusciņi, un es turpinu savu dziedināšanās, restartēšanās, mācīšanās, atklāsmju, sinhronitāšu, ieraudzīšanu un vēl procesu. Un šobrīd man patīk angliskais teiciens, kā es šo vietu saucu shelter. Mīļa grieķu drauga, nesen aizgājušās augusta beigās mātes vieta, mātes māja. Šodien ir baibas. Šajā mājā, kad es pirmo reizi man atveda uz vienu nakti, jo tajā vietā, kur es biju Atēnās, bija vīriešu workshops. Oskara Krojas vadībā es šeit pārlaidu nakti. Un es skatos vienu tādu ikonu, ka tik nav svētā, es prasīju, vai tā nav svētā Barbara, jā. Tad ir svētās Barbaras gādība šajā mājā. Un vispār pateicos visiem par sveicieniem, dažādiem un sirsnīgiem un mīļiem, kādu šodien esmu saņēmusi, un man arī jums ir viena dāvana, gribu palaist tālāk iedvesmas un spēka vārdi gada tumšākām dienām mūsu puslodē. Man tagad jābūt ir uzmanīgai ar to, ko es nosaukšu. Tātad visticamāk tiks publicēta, izdota viena grāmata, Dienvidāfrikas autora Ārta Jurijānses grāmata, Sintēzes filozofija, un man šodien iedeva palasīt 2 nodaļas no šīs grāmatas, konkrēti man, es to arī uztvēru kā dāvanu sev. Un no vienas es gribu palasīt fragmentus, jums man ļoti patika. Tad šo izdod tā pati komanda, kas izdod arī manā studijā iegādājumu mana brāļa Kaspara grāmatu veikalā internetā. Grāmatasman.lv dabūnamo Maitrejas misiju, vēl arī Rērihos ir. Tātad es varu stāstīt vēl un vēl. Daudziem nav noslēpums, ka man ir tāda sirsnīga un jau pietiekami ilga un laba draudzība ar dakteri, medicīnas zinātņu doktoru, psihoterapeitu, reiki meistaru, vīšu ķirurgu, īstu ārstu, galantu vīrieti Jāni Ozo. Mums ir draudzība skaista, un mēs daudz par šīm lietām runājam. Viņa akadēmiskā, teiksim, tā zināšana kopā ar izpratni par dziļo ezotēriku, kas ir iekšējās zināšanas, nevis tās, kas ir egzotērika ārā, ja? Drusciņi tie sagrozītie termini. Un viņa komanda, izdeva šo te Maitrejas misiju, un tagad, man atļāva ieskatīties sagatavošanas darbos un nolasīt jums arī šo te. Un tā ir domāšana arī par to, kas ir skolotāji, kas ir skolnieki, kas esam mēs mācekļi, kādā veidā mēs mācāmies. Es pirms pāris dienām saņēmu savā e-pastā visnotaļ jauku e-pastu, bet uz ko es atkal mulsu atbildēt, jo rakstītāja bija meitene, vai varu pasniegt jūsu studijā jogu. Man ir līdz 200 stundas online certifikāts, un es esmu pār tam jau, lai nosodīt šādas lietas, kā mācās un tā, un tad pat laikā šodien man viens izcils liels cilvēks, ko es dziļi cienu, teica, mūsu taks ir drusciņ krustojušās uz dažām dienām, teica, saprotu, kāpēc mums bija jāstiekās. Es gribu tev nodot zināšanas. Par to, kā mēs iegūstam zināšanas, par to, kā skolotājs atnāk tad, kad skolnieks ir gatavs. Un te būs viena lieta, ko skolniekam, jebkuram, kurš grib iegūt īstu skolotāju un saikni ar vadu,
Un daži, tos var uztvert kā ieteikums. Tad mana dāvana jums visiem mīļi pateicība par sveicieniem Barbaru dienā un Baibu dienā no nodaļas intuīcija. Lai cilvēks visā tās skaidrībā aptvērtu īstenību, tas ir brīvu no 3 zemāko pasauļu apmātībām un ilūzijām, viņam ir pareizi jālieto intuīcija. Ar labu intuīcijas funkcionēšanu viņš darbosies korekti un saskaņā ar hierarhisko plānu. Tad viņš vairs nav pakļauts sagrozītām vīzijām un idejām, bet gan dzīvi ar tās formu bagātību redz pareizā perspektīvā. Šajā stadijā viņš ir attīstījis izteiktu vērtību izjūtu un sajēgu par izlīdzinātību. Māceklim ir jākļūst intuitīvam, ja kāda meistara grupā viņš vēlas būt īsti vērtīgs. Tikai tad, kad sāk attīstīties intuīcija, māceklim ir iespēja no pārbaudījuma takas pacelties līdz uzņemšanai kāda meistara grupā. Tādēļ katrs īsts māceklis nopūls būt brīvs no apmātībām un dzīvot un strādāt intuīcijas gaismā. Pirmām kārtām tas nozīmē kļūt aizvien spējīgākam just un iekšēji reaģēt uz dvēseli. Tas ir lēns un pakāpenisks process, kurš necieš nekādu steigu. No dvēseles viedokļa laiks nespēlē nekādu lomu. Intuitīvai uztverei ir tā priekšrocība, ka šī uztvere, ja runa ir par lēmumiem, ir nekļūdīga un ātra. Salīdzinājumā ar to domāšanas spējas, kuras ir pakļautas novirzēm, neprecizitātēm, ilūzijām un daudziem citiem trūkumiem, strādā lēni un neveikli. Tomēr instinktīvās reakcijas vai analītiskās domāšanas spējas ar savām ātras uztveršanas dāvanām un saviem skaidriem un saprātīgajiem lēmumiem bieži tiek jauktas ar intuīciju. Tādos gadījumos atšķiršanas spēja process vēl nav pietiekami pavirzījies uz priekšu, lai nonāktu līdz īstas intuitīvās uztveres lietošanai. Un tagad kaut kas ļoti būtisks. Noslēguma paragrāfs. Mums pastāvīgi ir jāatceras, ka intuīcija ir bezpersoniska enerģija, kura nestrādā efektīvi, kamēr grib sasniegt tikai personīgu labumu. Atsevišķais cilvēks tiek intuitīvi inspirēts tikai tad, ja viņa personīgais ieguvums vienlaikus sēdzas ar grupas, sabiedrības vai cilvēces kopuma labumu. Jaunas patiesības un atklājumi pastāvīgi tiek doti ar nolūku darīt labu sabiedrībai. Tā vietā, lai tiktu atsevišķā cilvēka apmātība un vēlmju falsificēti. Skaisti, vareni, patiesi, tieši. Filāk, jā. Tā te saka bučiņas. Skatiet, Crash Course in Greek.